atceramies sentēvus savus, bet to gan nemēdzam aizmirst, ka viņi tumši ļaudis bijuši, nemācējuši ne rakstīt, ne lasīt. Bet palūk, vai tā nav gaisma, kas uzspīd augšā no pagātnes krēslas? Palūk, viens šai cimdu pārī, šai pastalās, prievītē, jostā, priekšautā, bruncī un zīļotā vainagā, šeit vielī un zvaigžņu segā. Tie taču ir raksti. Saules raksts, zīme, jumja zīme, mēneša zīme, ūsiņa zīme. Tās visas ir spēka un dziedinošās zīmes. Labvakar, man ir liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Pirmās rindas nav ieņemtas, bet tā drošības labad bišķiņ tālāk. Šeit ir sanākuši daudz dejotāju, daudz dejas mākslinieku un daudz dejas mākslas cienītāju. No Melnburnas ir Melnburna, jā, Sidneja, vēlreiz mēģinām, Sidneja, liekštais skatūs ir vairāk nekā zālē, un Adelaide. Ļoti jauki. Varbūt kāds no Latvijas ir atbraucis. Man liekas, ka no Latvijas ir vairāk nekā no Sidnejas. Katrā ziņā mīļi aicināti visi. Koncerta sākumā jūs dzirdējāt fragmentu no pabeigšu savu tekstu, jā, lūdzu. Tātad, koncerta sākumā jūs dzirdējāt fragmentu no Valdemāra Ancīša zejoļa Zīmju valoda. Un tā turpinās koncertu ar domu par 4 zīmēm. Sauli, jumi, mēnesi un ūsiņu. Tad par to telefonu tagad ir tā angļu valodā. Before dancing begins, please switch your mobile phones and remember to not use flash photography. Without further ado, let's welcome our dancers! Jaunais pāris no Sidnejas! Jūti, kaut kas silts pieskaras sejai, patīkami kņudina, modinot iecas ielīstais plakstiņiem. Tu vēl neesi atvēris acis, bet tu jau zini, tā ir saule. Aizveriet acis, nomieriniet prātu. Iedomājieties savā saules spinumā
saules zīme, kas griežas pa pulksteni, jūta apspīd silti. Zeltaini saules stari un domās sakiet, dziedini mani, stiprini mani, apveltī ar savu spēku un labestību, sargi mani. The sun is the central heavenly body in Latvian folklore. It is the symbol of eternal movement and life. The sun sees and knows everything. She is a mother for all living creatures. She is a teacher, justice and mercy. She shines equally for everyone. In its simplest form, the sun is represented by a circle. In more detailed versions, the symbol has one common point, the center, which is always double-crossed or pointed to. Sun is symbol for girls and women. The symbol gives strength, heals and protects, and provides people with a warmth and light. Es atnācu uguntiņu, Jāņa Purviņa horeogrāfija dejo Ritenītis. Railas un Tāļa Šmita horeogrāfija dejo Auseklītis.
Saulīt, mana māmulīte, abas viena labumiņu. Saulīt, mana sildītāja, mamī, mana žēlotāja. Zelta josta. Rulinas horeogrāfija dejo ritenītis. Jumis is a symbol of fertility and was used for rituals to improve the growth of crops. Jumis is a mythical being that sought to leave objects of two, such as flour or nuts that caves grow together. Jumis represent everything that comes in the air. If you find two pieces of nuts grows together in one shell, it should be kept in your pocket for a luck. The symbol of Jumis can often be seen placed on the roof of the house, protecting and giving health to people living within. Jumis is often used in the countryside where farmers care for their crops and animals. Cūkas driķos. Artas melnauksnes horeogrāfija dejo auseklītis.
tagad tik labi tancam. Puišus dancināja Harijas Sūnas horeogrāfija, dejo Jautrais pāris. Guntas Skujas horeogrāfija dejo Ritenī.
Paldies saku Jumītim par to labo birmiņu. Pilnas klētis, rūci, mieži, pilna ķeša, pilna ķeša sudrabiņa. Pikīts sēž ozolā, Ievas un Lauras horeogrāfija, Kopdeja. Pikīts sēž ozolā, zelta spēles rociņā, rociņā. Vai Pikīt tu redzēji, kur aizveda mūs māsi. Mēnesīs nakti brauca, mani ņēma ormanīti. Mēnesīs man iedeva savu zvaigžņu mētelīti, 6 zaru zobentiņu, ik no zara kaldināju māsiņai vainadziņu. The night belongs to the moon. In Latvian folklore, the moon cares of the stars, taking the role of guardian and father. The moon, however, is not as a kind as mother's son, as its symbol of both life and death. The moon is protector of men, particularly those heading to war. This symbol was often sewn into the clothes of soldiers who had to fight in battle and brave the blizzards of winter. Ziemas deja, Alda stila horeogrāfija, Kopdeja.
Harajāja, zvaigznu svārki mugurā. Zvaigznu svārki mugurā, dīmantiņa zobentiņš. Tumšs bija, gaišs tapa. Dailas Šmitas horeogrāfija dejo Auseklītis. Tecpelīte Ilmāra Dreļa horeogrāfija dejo Ritenītis. Svētki kaladu, kaladu.
lomu atmestami kaladu, kaladu. Atnes ziemju, atnes pupu kaladu, kaladu. Atnes ciltis mecerēti kaladu, kaladu. Pēc spēlēņā zienu zaktu kaladu, kaladu. Atnes manim pīzokusā kaladu, kaladu. Kaitīgā vīna sādīva kaladu, kaladu. Asīvāgu aleņai kaladu, kaladu. labais vīrs, baro manus kumeliņus, barodams, sukādams, sēdies silas daliņā. Our next four dances have been choreographed here in Australia. 2 from our home state here, and 1 of each in Sydney and Melbourne. And since we have guests, it is fitting that we introduce Usinch, the god of horse and travelers. Ancient beliefs say that Usinch is one of the gods of the sky. It is believed that Usinch was in the charge of bringing the sun into the sky by horse-drawn cart. Usinch is also often related to the spring, where the new working year starts for the farmers and the crucial care of the horses begins. The day of Usinch is celebrated on the 23rd of April, when horses were freed from the protected stables after long cold winter and allowed to roam the pastures. Kumeliņi, kumeliņi, Rasmas Stilinskas horeogrāfija, dejo Austeklītis un jaukais pāris.
Manas vilpastīte, Laras Brenneres horeogrāfija, dejo Riterītis. Nāc ūseņi, sen tevi ilgi gaidījuši, zirgi gaida zaļu zāli, puiši jauki padziedāti. Kādreiz Jūdza Kumeliņa, Ivetes Rones horeogrāfija, dejo Jautrais pāris.
stila horeogrāfija dejo Auseklītis. Rakstiņiem, saulītēm, zvaigznītēm, ozolīm, zilītēm. Izsakam lielu paldies visiem dejotājiem un deju kopu vadītājiem un aicinam visus dalībniekus uz skatuves. Tautas dejas kopa Ritenītis no Melnburgas. Vadītāji Lāra Brennere un Markus Dragūns. Lāra. Lienītei arī vajadzēja dejot šajā koncertā, bet, diemžēl, viņai bija trauma. Tautas dejas kopa Jautrais pāris no Sidnejas, vadītājas Sarna Strāzda un Iveta Rone.
Vai palūk Stāravas skatuvis vai Iveta Rotpareiz? Iveta, jā. Aplausi. Tautas dejas kopa Auseklītis no Adelaides un vadītājas Ieva Deņķi un Daila Šmita ar palīgu vadītāju Rasmu Cilīnsku. Tagad es aicinu Lilitu Deņķi uz skatuves nolasīt vēstuli no Ievas Deņķi, šī koncerta vadītājas. Labdien, mīļie skatītāji, dejotāji un deju kopu vadītāji! Mīļš paldies, ka jūs atbraucāt uz Adelaidi piedalīties 34. jaunatnes dienās. Man ir bijis liels prieks norganizēt šo pasākumu, taču tas nebija viegls darbs. Kā daži no jums jau zina, es esmu dzīvojusi Latvijā jau 11 mēnešus. Kopš gada sākuma esmu iemīlējusi Latvijas mākslu un deju. Tas, ko šogad esmu redzējusi un piedzīvojusi, ir devis man lielu iedvesmu šim koncertam. Tomēr norganizēt koncertu nebūtu iespējams bez draugiem Austrālijā. Paldies Dailai par milzīgo atbalstu. Viņa ticēja, ka es varu veikt šo pasākumu. Viņa sarakstoties vienmēr ļoti ātri atbildēja uz jautājumiem un starp viņas daudzajiem darbiem atrad laiku vadīt Auseklīti. Paldies Rasmai. Rasma, lūdzu, iznāc bišķiņ. Rasmai, ka uzņēmās lielu darbu vadīt lielos dejošanas mēģinājumus un raudzīties, lai mani sapņi piepildās. Pateicos arī Alisteram un Aleksam. Paldies Ivetei un viņas ģimenītei. Vai jūs varat uznākt? Jānim un Dailītei. Paldies, ka pēdējā minūtē pievienojās un palīdzēja radīt un paplašināt koncertu stāstu. Paldies deju vadītājiem, kuri ar lielu neatlaidību strādāja, saprat manus apstākļus un atbalstīja. Un milzīgs liels paldies Elīnai Rikardei. Viņa palīdzēja man ar programmas, ziedojot brīvdienas un atņemot laiku studijām. Bez jūsu palīdzības, atbalsta, sapratnes un radoša gara tas viss nebūtu iespējams. Ar mīlestību, jūsu Ieva Latvijā. Paldies Lietuvai un Ievai. Un paldies visiem, ka jūs atradāt laiku un atnācāt pie jums. Un tiksimies Igaunamā uz ballīti.
pats, pats,